Ivetiņ, ko tu te niekojies ar tām dāvanām? Ziemassvētki vēl tik tālu, tagad ir decembris sākuma. Laicīgi, tās lietas ir jādara laicīgi. Bet man ir kāds jaunums. Nu? Es noskaidroju, ka liela krila eļļa, par kuras labajām īpašībām mēs esam jums stāstījuši, ir atzītākais omega-3 produkts Latvijas aptiekās. No kurienes tad tu to uzzināji? Es to uzzināju no International Medical Service datiem. Izlasīju. Starptautiskais medicīnas servis. Jā. Brīnišķīgi, tad man ir pamats lepoties, jo es pirmā vadīju raidījumu par lielu krila eļļu Latvijā. Bet es pirmo reizi Latvijas nolasīju informāciju par lielu krila eļļu. Nu. Jā, par to, ka Norvēģijas firma Aker Biomarine, kas ražo krila eļļu, zvejo mazos vēzīšus antarktiskajos ūdeņos. Pie tam šis ir vienīgais uzņēmums, kas ir ieguvis jūras uzraudzības padomes certifikātu par dabai draudzīgu krila iegūšanu, sadarbojoties ar Pasaules dabas fondu. Tik lasi un lasi, bet man bija iespēja tikties ar speciālistiem un dzirdēt viņu viedokli par lielu krila eļļu. Bet labi, 1-1, pagaidām līdzvērtīgi. Labi, bet tagad paskatīsimies, ko teica farmaceiti par lielu krila eļļu. Diezgan bieži problēma pacientiem ir tā, ka ļoti grūti ir izvērtēt uzturbagātinātāju, zivju eļļu, gan vitamīnu pozitīvo iedarbību uz organismu. Jo, protams, tā nav pretsāpju pretdruģa tablete, kuru iedarbību uz organismu mēs jūtam stundas, pusstundas laikā. Bet par šo jauno produktu krila eļļu mēs viennozīmīgi varam padalīties ar jums ļoti labajās pacientu atsauksmēs. Es pat vēlētos šīs pozitīvās atsauksmes tā kā dalīt nosīt divās grupās. Pirmā pacientu grupa būtu tā, kur ierodās pie mums atkārtoti aptiekā un stāsta par to, ka šobrīd pēc krila eļļas lietošanas viņiem ir daudz vairāk enerģijas. Viņiem ir labāks garstāvoklis, matu stāvoklis ir uzlabojies. Tā būtu tā pirmā grupa. Otrā grupa ir pacienti, kuri savas pozitīvās izmaiņas organismā jūt jau nododot analīzes. Tātad ir pacēlies hemoglobīna līmenis, savukārt samazinājies ir sliktais holesterīns, asins ir šķidrākas, tātad daudz vairāk piekļūst skābeklis gan smadzenēm, gan vispār kopumā visām šūnām. Līdz ar to krila eļļa pilnvērtīgi un bagātina visu mūsu organismu kopumā. Jā, un runājot par speciālistiem, esmu šodien sagādājusi īpašu pārsteigumu. Esmu aicinājusi kādu personu no virtuālās vides. Lūdzu, ienāciet! Atkal tu gribi izcelties? Nē, es daru savu darbu. Tātad iepazīsimies. Esmu Rināts, pārstāvs no interneta veikala Uz veselību. Es saprotu, ka galvenais produkts šajā veikalā ir liela krila eļļa. Jā, tas ir galvenais un vislielākais apgrozījums veido. Kāda bijusi šogad pircēja interese par lielu krila eļļu? Fantastiski. Salīdzinot ar pagājušā gada oktobra mēnesi, pircēju skaits ir palielinājies 5 reizes. Ārzemēs dzīvojošie latvieši un citautieši skaits ir palielinājies 8 reizes. Joprojām lielākais pircēju skaits ir lauku reģionu iedzīvotāji. Tomēr parasti liekas, ka Rīgā ir aktīvāki pircēji. Nē, tā gluži nav. Bet par ko mums lielākais prieks ir, kad vīriešu interesi par šo produktu palielinājās no 10% līdz 40% šogad. Atkārtotie pirkumi, par ko mums vēl lielāks prieks, ir līdz 90%. Tad pirmajā reizē nopērkot 1-2 paciņas, tad jau nākamreiz jau ir kaut 3-4 paciņas. Jā, tas nozīmē, ka tātad tiek izvērtēts arī rezultāts, acīm redzot lielu krila eļļas ietekmes. Viņi to sajūt. Vēl par ko mums ir lielāks prieks, ir tas, ka viņi iesaka tālāk to citiem. Un tā arī parādās tas skaits, kad, ja pirmajā reizē ir bijis šis 1-2 paciņas, nākamreiz jau 3-4 un pat 6, un apgādā visus savus mīļos radus. Paldies! Mājaslapā uzveselība.lv ir pieejami visi liela krila eļļas iepakojuma veidi. Šī produktu līnija gada laikā ir veidojusies un attīstījusies sadarbībā ar speciālistiem. Bet es esmu palūdis rakstisku atskaiti liela krila eļļas zīmola vadītājiem Latvijā par to, kāds bija šis gads. Jo tu teici, ka man vairāk patīkot lasīt. Nu tad lasi šo atskaiti, bet es varu tev palīdzēt. Protams. Liela krila eļļa ir ieņēmusi stabilas pozīcijas, iegūsi lieliskas atsauksmes un uzticību. Mainījām produktu no 40 uz 30 kapsulām vienā iepakojumā.
jo ieteicams lietot 1 kapsulu dienā. Tātad atvieglojām lietotājiem dienas devas aprēķinu. Radīts 60 kapsulu iepakojums tiem, kas izvēlas īpaši estētisku risinājumu vai dāvanu, kā arī cilvēki ar savu iztēli, smaržu un dzīvnieku valsts produktu lietošanā. Septembrī iepriecinājām bērnus no dzimšanas līdz 12 gadu vecumam. Sākām viņiem piedāvāt mazākas, labi norejamas kapsulas un līdz ar tām mazu rotaļu vēzīšu kriliņu animāciju. Gada tumšo sezonu atvieglojam ar Winter ziemu, kur sastāvā ir D3 vitamīns dienas deva pieaugušajiem. Un abi iepriekš minētie produkti radīti sadarbībā ar Latvijas ārstiem un speciālistiem. Tie ražoti vadoties pēc viņu ieteikumiem, jo Latvijā analīžu rezultāti uzrāda ļoti zemu D3 vitamīnu līmeni. Vēlamies pateikt, ka produkti ir ražoti Norvēģijā, bet zīmola liela vadītāji Latvijā rūpējas par Latvijas iedzīvotāju veselību un rada produktus, kas nepieciešami tieši mums. Sajūta kā pēc smaga, bet labi padarīta darba. Nu jā. Jā, bet lielās gan tie lieli zīmoli pārstāv. Nē, es teiktu lepojās, jo ir jau arī ar ko. Ir. Nu tad atslāpstam un paskatīsimies vēlreiz, kas tad ir tas īpašais, kas mums palīdz mīlēt savu dzīvi. Ko jūs varat teikt par omega-3 augstskābju ietekmi uz mūsu kopējo veselību? Jau krietnu laiku pasaulē ir pierādīta omega-3 augstskābju vispārējā ietekme labvēlīgā uz mūsu organismu. Tas būtu uz vairākām organismu svarīgām sistēmām, gan sirds asinsvadu sistēma ar spēju mazināt holesterīna līmeni, uzlabot asinsvadu sieniņu stāvokli, gan uz mūsu smadzeņu šūnām spēju pasargāt tās no kaitīgās vidas un šūnu bojāšanās aknu šūnas. Tāpat tās ļoti nozīmīgi sievietes veselībai mazināt dažādus iekaisuma procesus organismā un saglabāt mūsu darba spējas. Tagad ir gājuši zinātnieki arī vienu solīti tālāk un ir konstatējuši, ka ir ļoti svarīgi arī šīs attiecības starp omega-3 un omega-6. Mēs zinām, ka katra pati par sevi šī augstskābe ir unikāla, viņa ir neaizvietojama, organisms pats nespēj sintezēt, un tāpēc mums ir jāuzņem ar uzturu. Nu, lūk, un tā galvenā problēma mūsdienās ir tā, ka ir izmainījusies šī attiecība, cik mēs ļoti daudz lietojam eļļas uzturā dažādos veidos, un no vienas puses tas ir labi, bet ir izjaukt šī attiecība, un tā ideāla attiecība būtu viena daļa omega-3 pret 3-4 daļām omega-6. Šī līdzsvara izjaukšana nozīmē to, ka cilvēkiem ir vairāk tendences slimot ar dažādām iekaisīgām saslimšanām. Respektīvi, šī nepreizā attiecība atbild arī par dažādām iekaisuma pazīmēm organismā. Jādomā, kā palielināt tieši šo te omega-3 proporciju. Ja šī omega-3 augstskābe ir sasaistīta fosfolipīdu veidā, fosfolipīdi atkal ir tāda tauku savienojums, kas veido šīs hidrofobās galvas un hidrofīlās astes, ja tā var teikt, kas būtībā pēc savas struktūras ir katras mūsu šūnas membrānas sastāvdaļā. Tātad šī fosfolipīdu forma ir atbilstoša tai, kāda uzbūve ir katrai mūsu organismu šūnai, gan nervu šūnai, gan aknu šūnai, un līdz ar to tai omega-3 augstskābei šādā formā uzsūkties un nonākt šūnās pie tiem mērķa audiem un mērķa molekulām ir daudz vienkāršāk nekā šādā grūti varbūt šķistošā un sagramojamā triglicerīdu formā. Tāpēc arī ir svarīgi, tas, kad varbūt paskatoties vienā kapsuliņā skaitļa ziņā, tas omega-3 augstskābju daudzums ir lielāks, bet ņemot vērā, ka viņas visas 100% uzsūkties nevar, tad varbūt daudz efektīvāks ir preparāts, kurā viņš ir vieglāk pieejamā formā, šķīstošā formā, ātrāk uzsūcās, vieglāk uzsūcās un nonāk pie saviem mērķa audiem. Inga, kas bija tieši tas, kas jūsu uzmanību pievērsa krilēļai? Pieminētais antioksidants, astaksantīns. Un pat pēc būtības viela antioksidants ir stāsts par to, lai lēnāk notiktu oksidēšanās process, jo oksidēšanās process ir novecošanas process, diemžēl.
Un katrs īpaši sievietes grib saglabāt jaunību, savu skaistumu pēc iespējas ilgāk. Un tātad mums jādara viss, lai šie oksidēšanās procesi notiktu ne tik ātri un pēc iespējas lēnāk. Šie te vēzīši, praktiski galvenais barības avots, savukārt ir fitoplanktons. Tās ir sīkas planktoniskas aļģes, kas arī dzīvo zem šiem te Antarktīdas ledājiem. Un šo te planktonisko aļģu attīstība notiek zem šī ledus, kur tālāk šie te vēzveidīgie organismi barojas, un tad tālāk tos apēd citi. Ja es varu pieminēt, tad arī bija raksts par imperatoru pingvīniem, kuri tieši barojas ar šiem te spīdvēžiem, bet tur arī tika lietot šis nosaukums krils. Kā jūs varētu paskaidrot, kā veidojas šī astaksantīna uzkrājuma krilos? Pašā sākumā šī te viela sintezējās noteikta aļģu sugām. Tās būtu kramaļģes. Tā kā jūrā un okeānos ir daudz dažādu aļģu sugu, tad notiek sākotnēji šīs te sintezēšanās process pašos zemākajos augos. Tad tālāk šīs te aļģes apēd nākamais posms barības ķēdes, vai nu tas būtu kādi mazie planktona organismi, vai lūk arī šie te jau lielāki vēžveidīgie. Un tad pakāpeniski šī viela uzkrājas nākamajā barības posmā. Jo būtībā ir tāpat arī, ja tiek zvejoti šie te spīdvēži, kā ļoti šis te astaksantīna koncentrācijas avots, tikpat labi varētu jau iegūt arī šīs te planktoniskās aļģes. D-vitamīns, jāsaka, ir būtisks ne tikai bērniem. Varētu teikt, D-vitamīns ir būtisks visos vecumos, visiem dzimumiem, visos gadalaikos. D3 vitamīns, jeb holikalciferols, ir tas vitamīns, kuru mēs uzņemam ar dzīvnieku izcelsmes barību. Jā, tās ir treknās zivis, olas, dzeltenums, bet jāsaka arī ļoti nelielā daudzumā. Bet galvenokārt D3 vitamīns mūsu organismā veidojās pašiem mums ādā ultravioletā starojuma ietekmē. Konkrētu simptomu, kas norādīti par D vitamīnu trūkumu, nav, varētu teikt, ir tādi vispārīgi simptomi, kas varētu mūs uzvedināt. Cilvēki var sūdzēties par nogurumu, nespēku, pastiprinātu svīšanu. Sievietēm menopauzē mēs varam vērot osteoporozi, kaulu blīvumu samazināšanos. Tā kā būtībā jāsaka, tādi ļoti nespecifiski simptomi, tāpēc katram cilvēkam būtu jāinteresējās par savu D vitamīnu līmeni un jānosaka viņš asinīs. Jā, visai neparasti, un galvenais liela krila eļļa Latvijā ir tāda vienīgā un pirmā, un savukārt mēs esam brīdinājuši arī no viltojumiem. Vai tu jau esi kādu redzējis? Nē, bet der atcerēties, ka liela krila eļļa var iegādāties Latvijas aptiekās, dažos skaistumkopšanas salonos. Ekopreču veikalos? Arī, jā. Es esmu redzējis dažos sporta klubos un dažos interneta veikalos. Bet es vienkārši nesaprotu, ko tu visu laiku kaut ko griezi. Ko tu dari? Jā, es tev vienkārši gribēju parādīt kādu jaunumu. Es redzēju, bet veiklā vēl nenopirku. Es te izgriežu no interneta izprintētu liela krila eļļas iepakojumu ar visu sargaņģelīti. Šis ir liela krila eļļas iepakojums 60 kapsulām. Tāda Ziemassvētku dāvana, pārsteigums. Tiešām nē, tā varētu būt laba dāvana draugiem vai kādam manā ģimenē, jo ir pienācis laiks, ka tu vienmēr domā, ko tādu vērtīgu uzdāvināt. Lūk, laba dāvana, un turklāt skaists dekors varētu ielikt skapī vai iekārt eglītē. Starp citu, Ziemassvētku nāk ar pārsteigumiem, un šis nebūs vienīgais pārsteigums. Jā, jūs varat piedalīties ekspresa konkursā, atbildot uz kādu no jautājumiem. Jā, un ja pareizi atbildēsiet, tad varēsiet izvēlēties kādu no krila eļļas jaunajiem produktiem. Un pats interesantākais, ka mēs gaidām pirmās 3 pareizās atbildes autorus, zvanot uz telefonu 25 418 418. Bet tagad gan pats svarīgākais, tas ir jautājums. Un jautājums ir šāds. Nosauciet, kādi ir liela krila eļļas produktu veidi. Viss? Jā, un nākošais raidījums par lielu krila eļļu jau būs pavisam drīz, svētku noskaņās, pirms Ziemassvētkiem. Un noteikti būs kādas interesantas tikšanās. Jā. Bet tagad es palūkšu šķerītes, jo es gribu izgriezt eņģelīti. Jā, bet mēs atvadamies šoreiz, bet turpinājumā vēl kāda noderīga informācija veselībai. Ja var ticēt dažādu pētījumu rezultātiem un speciālistu aplēsēm, ik viena sieviete vismaz reizi dzīvē izslimo kādu no urīnceļu infekcijām.
Īpaši šī kaita aktualizējas rudens un ziemas mēnešos, kad laika apstākļi mēdz būt visai mānīgi. Izrādās, ka vīrieši ar urīnceļu infekcijām saskaras daudz retāk kā sievietes. Sievietēm tas ir gaužām bieži, kaut vai viņu anatomiskās, ginekoloģiskās īpatnības dēļ. Ja, teiksim, sievietē ir starpene, kurā atveras gan urīna izvedu kanāls, gan arī anālais apvidus, un bieži vien no zarnu trakta šie mikrobi var iekļūt starpenē un tālāk var iekļūt arī urīnceļos. Un tādēļ noteikti tas var būt higienas jautājums, tas var būt dzimumdzīves higienas jautājums, bet varbūt tā ir vēl kāda īpatnība, kāpēc tas tā notiek. Visbiežāk urīnceļu infekciju izraisītie simptomi ir tieši sāpīga urinēšana, kas arī ir bieža, ik pēc 5 minūtēm burtiski nāks apmeklēt tualeti, arī sāpes vēdera lejas daļā noteikti, un nereti arī tā ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Ļoti efektīva palīdzība cīņā ar urīnceļu infekcijām ir savvaļas dzērvenes. Tieši dabiskā vidē augušas dzērvenes saglabā visas labās īpašības. Un arī dažādas aktīvās vielas, tie būtu antioksidanti, flavonoīdi, kā arī hipūrskābe. Ko tad viņas palīdz? Palīdz tai baktērijai neiesaisties tā kā urīnceļu sieniņā, jo viņi tā kā šo baktēriju iznīcina, iejaucas baktērijas fermentatīvā sistēmā, jo, lai baktērija varētu iekaisināt, viņai tā kā pa priekšu jāpielīp pie šīs sieniņas. Un mūsu pašu Latvijas purvos īpaši augušā dzērvenīte, viņa satur tādas ļoti aktīvas vielu grupas. Tur ir benzoskābe, tur ir hipūrskābe, kas neļauj šai baktērijai piestiprināties pie sieniņas un līdz ar to neļauj attīstīties infekcijas procesam. Bet, lai tas varētu notikt, ir ļoti svarīgs noteikums. Pacientam ir pastiprināti jādzer. Dzērveņu sula, ar to varētu būt pa maz, jo dzērveņu sulā tiešās iedarbības nav tik spēcīgas, kā tas ir no samaltas un kriodezinācijas procesā iegūts dzērvenis, kur ir gan apvalciņš, gan tā pulpa, gan mīkstums, un tā viena tablete satur ļoti daudz dzērveņu. Solefarm ražo dzērveņu koncentrātu solūroaktīvu. Solūroaktīvu ražošanā tiek izmantots Latvijas purva dzērvens, tieši dabiskā vidē augušas. Solūroaktīvu ražošanā tiek izmantota īpaša ražošanas tehnoloģija kriodesikācija, kas burtiski nozīmē to, ka dzērveni tiek sasaldēta, papildus iedarbojās vakums, tiek aizvadīts liekais šķidrums, dzērveni principā sabrūk, un tādā veidā viņi saglabā visas savas labās īpašības un ļoti augstu hipūrskābes līmeni. Praktiski tas izpaužas tā, ka lietojot solūroaktīvu dzērveņu koncentrētu, urīna pH kļūst skābāks, dzērveņu sastāvā esošā hipūrskābe neļauj nelabvēlīgajām baktērijām piestiprināties pie urīna ceļu sieniņām un palīdz tās izvadīt ārā no organisma. Ideāli jau ir, ja varētu griezties uzreiz pie ārsta. Bet kamēr tiek pie tā ārsta, ja viņš var atrasties kaut kur varbūt ceļojumā, viņš nevar tik ātri dabūt pierakstu, viņš nevar arī pret recepti dabūt mērķtiecīgu medikamentu, tad jāsaka, ka tālāk mums nāk tomēr fitopreparāti. Solūroaktīvu būtu jālieto uzreiz sajūtot pirmos urīnceļu infekcijas simptomus, un kā arī speciālisti to iesaka kā palīgu akūtās situācijās, jo solūroaktīvu nodrošina efektu daudz spēcīgāku un ātrāku. Arī cilvēkiem, kur apzinās, ka urīnceļu infekcijas ir viņu vājā vieta, solūroaktīvu noteikti būtu jālieto arī profilaktiski. Solūroaktīva ir pilnīgi dabīgs produkts, un tā lietošana ir pilnīgi droša. Labrīt! Ja jūs vēlaties labu garstāvokli, šodien noteikti iesaku noklausīties kādu savu mīļāko dziesmu pilnā skaļumā.